Toma Barra metode, angliski pazīstama arī kā Estimative Index Method. Tātad apskatīsim, kad tad šo metodu lieto un kas tas ir. Tātad pirmais nosacījums, lai metodi varētu pielietot, ir jābūt tā saucamajiem uzdzītajiem akvārijiem. Šo metodu var izmantot tikai tad, ja visas varības vielas, gaisma, CO2, ja viss ir maksimālajā daudzumā pieejams augiem. Un metodu kā tādu ar pilnajām elementu koncentrācijām nevarēs izmantot, piemēram, akvārijos ar mazu gaismu vai vidēju gaismu. To vienkārši nevajag darīt, jo iespēja, kad jūs iedzīvosieties kaut kādās problēmās, aļģēs, piemēram, droši vien visātrāk, ir ļoti, ļoti liela. Un metode principā darbojās ļoti veiksmīgi tikai tad, ja visi elementi, varības vielas, gaisma, CO2 gāze ir maksimālajā daudzumā. Un metodes būtība ir, kad augiem tiek piegādāts maksimālais mēslojuma daudzums. Tātad Barra metodes gadījumā akvāriji tiek mēsloti ar kaut kādu izrēķinātu maksimālo mēslojuma daudzumu priekš augiem. Tālāk Barra metodē raksturīgs ir cikliskums. Pēc katra cikla beigām notiek liela ūdens maiņa, tiek mainīts puse no akvārija ūdens. Tātad akvārijā nomaina vienu pusi. Un šī lieta ir ļoti, ļoti svarīga, ko varbūt kādreiz kāds negrib īsti ievērot, taču izmantojot Barra metodi, ņemot vērā, ka akvāriji tiek mēsloti maksimāli, pēc tā cikla beigām ir jābūt lielai ūdens maiņai. Ja jūs to nedarīsiet, tad turpinot atkal mēslot akvāriju nākošajā ciklā, jūs vienkārši palielināsiet dažādu barības vielu koncentrāciju ūdenī, un grūti pateikt, ko augi būs patērējuši, ko nebūs patērējuši, bet viennozīmīgi kaut kādas barības vielas sāks uzkrāties un kļūs vienkārši par daudz. Bez ūdens maiņām, kad maina pusi no akvārija ūdens pēc cikla, šī metode arī nav izmantojama. Barra metodē tātad uzsvars tiek likts vairāk uz nitrātu, fosfātu, kāliju un zels dozēšanu. Protams, arī CO2 dozēšanu un gaismas dozēšanu, taču uzsvars tiek likts uz 3 makroelementiem – slāpekli, fosforu, kāliju un uz mikroelementu dzelzi, kurš tiek parasti dozēts kopā ar pārējiem mikroelementiem, taču apskatam tikai dzelzi. Un mēslošana notiek 2 līdz 4 reizes nedēļā. Parasti tas izpaužās tā, kad vienu dienu tiek doti makroelementi, otru dienu tiek doti mikroelementi. Nekad šajā metodē makroelementus nav ieteicams liet kopā ar mikroelementiem, jo to koncentrācijas ir pietiekami lielas un akvārijā makroelementi daži izrēģēs ar mikroelementiem un rezultātā jūs it kā akvārijiem pievienojat mēslojumu, taču tas izrēģē, izkrīt nogulsnēs un augiem nav pieejams. Līdz ar to jūs it kā lejiet iekšā, bet rezultāti tam nekāda nav, jūs vienkārši tērējat savu naudu. Tāpēc Barra metodē vienu dienu mēslo ar makroelementiem, vienu dienu ar mikroelementiem. Parasti cikls Barra metodē, lai tas būtu vienkāršāk, tiek stiepts aptuveni 7 dienas. Un 6 dienas notiek mēslošana, jeb pareizāk sakot, ļoti bieži mēslošana notiek 5 dienas, un 6. dienā netiek mēslots vispār ne ar ko. Un pēc tam 7. dienā notiek ūdens maiņa. Taču vai mēslot 5 dienas vai 6 dienas, patiesībā tas nav tik svarīgi, taču jābūt ir noteikti viennozīmīgi cikliskumam un ūdens maiņām. Un akvārijā ir jāpievieno, tātad pēc zinātnieka Barra izstrādātās metodas noteiktais varības elementu daudzums. Akvārijiem ar mazāku gaismu ir iespējams arī mēslot vienreiz nedēļā, taču to metodu mēs apskatīsim mazliet vēlāk, jo Barrs ir apskatījis arī mēslošanu mazapgaismotiem akvārijiem, taču tā nedaudz atšķirsies un tāpēc šobrīd par to nerunāsim. Tad akvārijiem, kuri ir ļoti uzdzīti,
mēslošanai vajadzētu notikt vismaz 5 reizes nedēļā.